Liepājnieki Kristiāna un Eižens āpsi tramvaju pieturā ieraudzīja 3:30 vakarā. Viņi tūlīt arī piezvanījuši Liepājas pašvaldības policijai. Policija gaidījām kaut kādu pusotru stundu. Bišķi vairāk, jā. Un kādas ir versijas par to dzīvnieku, kas tur notiek? Nē, cik zināms, ir tad āpši viņi tā kā sastrings, tā kā hibernējās tā. Ja viņi sajūt bailes, tāpēc iespējams viņš tā arī sastīns un palicis. Diskusijas par āpša veselības un dzīvības stāvokli vienu brīdi bija visai karstas. Kāds teicās redzējis dzīvnieku elpojam, cits to asi noliedza, taču neviltot interesi par āpsi bija gan vieniem, gan otriem. Daudzi apstājās, lai dzīvnieku nofotografētu, savukārt policists, saklausījies runas par āpšu paradumiem, centās visus no šī meža zvēra turēt pa gabalu. Policija arī apstiprināja, ka viņš tā kā trans stāvokli un ka viņš var tā kā atdzīvoties un var īstenībā palikt agresīvs un iekost. Policijas izsauktais veterinārārsts par šo situāciju bija sašutis. Skaidrs, ka viņš ir sen jau beigts un beigts ir vairāk nekā diennakti, bet tas, ka stāv apkārt cilvēki 3 stundas un nevar redzēt, ka viņš ir beigts, īsti riktīgi tas nav. Kādā ziņā? Ir kāds maris, viņš jau vec kopā. Viņš ir mīris tomēr. Viņš sen uzkūties. Ir kāds maris vispār? Kuram bijusi tik saudabīga humora izjūta, lai tramvaju pieturā novietot āpša līķi, nav zināms. Āpša šovs beidzās 7:30 vakarā, kad beigtot dzīvnieku beidzot savāc policijas izsauktais uzņēmums Eko Kurzeme. Sazinoties ar tā dispečeru noskaidrojumu, ka beigtu dzīvnieku savākšana pilsētas teritorijā ietilpst Eko Kurzemes pienākumos. Tāpēc nākamreiz, kad liepājnieki atradīs kādu beigtu āpsi vai citu zvēru, var droši zvanīt minētajam uzņēmumam. Ines Ķester, Inga Ozola, TV Kurzeme.